Čau, draugi! Ar jums kopā atkal es Nils. Un šodien ilgi gaidītā izlozes diena nedaudz ar nokavēšanos, jo bija diezgan grūti attiekt no Zviedrijas šī brauciena no emocijām. Tāpēc ir 4. datums, bet kā neliela kompensāciju attiecīgi bija izlozē paredzēts viens woblers, šādas gumijas. Tad es nolēmu vēl dēļ tā, ka šo te izlozi taisa nelielu nokavēšanos. Es pielikšu klāt vēl vienu gumijas paku, 3 Joko Shakers no Lucky Johna. No saviem iekrājumiem arī peldošā gumija. Tā kā es domāju, ka varētu tieši uz kaut kādu zandarpu līdeku būt ļoti labi noderīga lieta. Tā kā visas šīs trīs lietas būs balvā. Un es godīgi pateikšu, es baigi nemāku tur tos visus taisīt automātiskās izlozes, tāpēc uz telefona to es izdarīšu. Parādīšu jums, lai viss būtu godīgi, ka tas ir noticis. Apskatīsimies šos te Iesim iekšā. Pick a Winner aplikācija, ne aplikācija, bet saite. Un iekopēšu saiti no YouTube video, kur jūs bijat rakstījuši komentārus. Un tad no šī video caur šo te saiti izvēlēsimies vienu laimīgo, kas tiks pie 3 balvām. Attiecīgi, tūlīt mēģināsim atrast. Tā. Jā, apnicīgās YouTube reklāmas. Tā. Attiecīgi. Par šo te video tie cilvēki, kas nolaikoja, kas ierakstīja komentāru, tūlīt no šī te video izvēlēsimies vienu laimīgo un uzzināsim tad, kurš tiks pie šīm te 3 foršajām balvām. Tā nokopējām, tā, nezinu, cik tā, paste. Kas mums te ir? Paste. Reku mēs ielikām. Un tā. Tā, nu skatāmies, ko viņš mums te uzrakstīs. Trīsdesmit komentāri un spiežam maģisko pogu un mēģināsim noskaidrot, kurš tad būs tas laimīgais. Ar nepacietību gaidīšu Zviedrijas video. Jā, Zviedrijas video būs. Es gan uztaisīšu viņu nedaudz savādākā formātā. Zivis bija daudz, zivis nosacīti, salīdzinot ar to patērēto laiku, ko mēs veltījām Zviedrijā, jo bija diezgan karsts, 30 grādi, un sanāca izbraukt tikai vēlos vakaros uz 3 stundām. Principā pa 3 stundām, kad tu salasi kaut kādas 7 līdekas plus vēl kaut kāda asa arī, es uzskatu, ka ir diezgan forši. Bet jā, es uztaisīšu nedaudz savādāk, es uzrakstīšu, es izstāstīšu, kādas ir izmaksas, kur mēs aptuveni braucām, kā mēs uz turieni devāmies, ko es izvēloties copi kaut kur ārzemēs, ko es laikam ņemtu vērā, kā mēs pievērstu uzmanību, kur varbūt ģeogrāfiski, kādu vietu izvēlēties labāk, teiksim, šī te kempinga atrašanās vai mājiņa atrašanās vietu. Un iespējams tas noderēs jums izvēloties un plānojot kaut kādus nākotnes braucienus uz ārzemēm. Un viennozīmīgi es
es Zviedrijā vai Somijā es noteikti braukšu vēl, jo tā daba un tās zivis, tās emocijas ir, viņas nevar salīdzināt ar to, ko mēs iegūstam šeit. Jā, tā kā Artis Ozols sazinies ar maniem, lai es varu nosūtīt tev visas šīs trīs balvas. Tuvākajās dienās mēģināšu sagatavot šo te pārskatu, var tā teikt, par Zviedrijas video, par Zviedrijas braucienu, nelielu atskaiti. Un visticamāk, tad jā, tas būs tāds noderīgs materiāls cilvēkiem, kas pirmo reizi plāno doties kaut kur uz ārzemēm, uz copi. Kā meklēt vietas, kā meklēt zivju vietas, ko paņemt līdzi, teiksim, ko mēs nebijām paņēmuši līdzi, bet ko es noteikti nākamreiz dodoties uz copi, uz ārzemēm, mēs paņemtu līdzi. Tā kā šāda te visa informācija būs salikta nelielā video rullītī. Tā kā, jā, spiežam laikus, parakstamies un tiekamies nākamajos video. Čau! Artis Ozols, šis te dosies pie tevīm.